Galvenais novēlējums, lai viņi varētu sadarboties ar Rīgas pilsētu, ar mūsu būvvaldi, jo tas ir vislielākais izaicinājums, ko es redzu visā šajā projektā. Mani sauc Jana Svirīdova, esmu nekustamā īpašuma nozares pārstāve jau gandrīz 20 gados. Un pēdējos 10 gadus es kopā ar savu vīru vadu nekustamā īpašuma uzņēmumu, kurš nodarbojās ar investīcijām un nekustamā īpašuma pārvaldīšanu. Un mūsu uzņēmums uz doto mirkli pārvalda vairāk nekā 20 miljonus eiro vērtu nekustamā īpašuma portfelī. Un man podkāsti ir par un ap biznesu, jo īpaši daudz par nekustamo īpašumu. Un, kā jūs redzat, es šodien neesmu viena pati, man ir arī īpašs viesis, kāds cilvēks, kuru es ļoti labi pazīstu, pat vairāk nekā labi. Tas ir mans vīrs, Aleksandrs Svirīdovs. Jā, labdien visiem! Jā. Aleksandrs ir ne tikai mans vīrs, bet arī uzņēmuma partneris un izcils nekustamā īpašuma sfēras speciālists, jo Aleksandrs šajā sfērā strādā vairāk nekā jau... Jā, es šajā sfērā strādāju principā no 1997. gada. Nu jā, un šodien podkāstu ietvaros mēs vēlamies pacelt un padiskutēt par tādu tēmu kā Rīgā Waterfront. Tas ir projekts, kurš tiek attīstīts Andrejas salā, un šī projekta investīcijas nāk no apvienotajiem Arābu Emirātiem. Maija beigās projektā tika organizētas jau vairākas prezentācijas, uz kurām tika aicinātas vairāk sabiedrībā zināmas un prominentas personas, kā arī dažādi nekustamā īpašuma nozares pārstāvji. Televīzijā ir izskanējuši ārkārtīgi daudz negatīvi viedokļi un pieņēmumi, kas ir ap šo te projektu, un tiek pacelt augšā tādi jautājumi, kā vai vispār ir nepieciešams Latvijai šis projekts, kurš tad būs tas galā patērētājs. Tāpatās arī vienā no zināmākajiem žurnāliem tika pacelta tāda ļoti aktuāla tēma, kā Šleserkungs, cenšoties it kā atjaunot sen nomirušu termiņu uzturēšanās atļaujas programmu. Un tāpat arī diezgan lielu rezonanci izraisīja ziņa par to, ka pēc šīs te prezentācijas, kas notika Rīgā Waterfront, ka Rīgas dome vēlās atsaukt parakstīto memorandu tikai dēļ tā, ka nav saskaņota vides reklāma. Nu jā, varbūt patiesībā Aleksandrs tad var pastāstīt par to, vai mums šāds projekts ir nepieciešams Latvijā un kuras tad ir tās personas, kur stāv aiz šī projekta? Nu, principā, jebkuras investīcijas ir atbalstāmas un jebkuras investīcijas veicina ekonomikas izaugsmi. Nu, te mēs, protams, varam diskutēt par morālo aspektu, par naudas izcelsmi un kas stāv aiz investīcijām, bet, manuprāt, Latvija tagad ir pirmā vieta pasaulē starp tām valstīm, kas izseko, no kurienes nāk nauda, kuri ir galvenie beneficiāri un tā tālāk. Tas projekts būs izdevīgs un viņš atnesīs ļoti daudz bonusus. Pirmkārt, rīdziniekiem, jo tā teritorija visu laiku bija ļoti slikta stāvoklī, un pat ja mēs pieņemsim, ka projekts nebūs vispār realizēts, pat tagad, jebkurš aizbraucot uz Rīgas pasažieru ostu, var redzēt, cik skaisti ir izremontēta ēka. Tur patreiz atrodas Waterfront pārdošanas birojas. Es esmu bijis dažādos pārdošanas birojas, vairākas valstis, bet tas noteikti ir viens no skaistākiem un var teikt greznākiem birojiem, kurš būtu uztaisīts, kā pārdošanas ofis attīstītājiem. Teritorija apkārt ir jau savēsta kārtība, ļoti skaistas puķis, soliņi, velostāvvietas. Tā kā, principā, mēs jau varam baudīt to sakārtotu vidi, un jau tagad mēs varam pārliecināties, ka tomēr te nodami ir diezgan nopietni. Runājot par to, kam vēl varētu būt izdevīgs projekts, protams, ka jebkurš biznesa projekts ir domāts tieši tāpēc, lai atnestu
peļņu, lai viņš būtu rentabls tiem, kas tur piedalās. Un, kā mēs zinām, tā gara zemes stremele, ieskaitot arī Andrisalu no Vanšu tilta un tālāk uz Katrīna Dambju rajona pieder lielākā daļa divam ģimenēm. Tas ir Šķieles ģimene un Šleseru ģimene. Protams, jā, viņi būs viena no lielākajiem beneficāriem no tā projekta. Un runājot par investīcijām, par to izcelsmi, ja investīcijas nāks vismaz tagad, tā ir paziņots no Arabu Emirātiem. Kompānija Eagle Hills tagad būs tieši tā juridiska persona, kura attīstīs projektu, bet principā jau bija skaļi pateikts, ka galvenais investors būs Aram Properties. Tā ir ļoti pazīstama kompānija, ļoti liels attīstītājs no Arabu Emirātiem. Ja mēs gribam parunāt piemēram par pieredzi vai par projektiem, kurus ir realizējis tās attīstītājs, piemēram, viens no slavenākajiem tas ir debeskrāpes Burj Khalifa, kuru zina praktiski ik viens, un arī citādi projekti 15 valstis. Daži bija vairāk veiksmīgi, daži nebija varbūt tik veiksmīgi, bet pieredze ir liela. Un arī tā kapacitāte attīstītājiem arī ir ļoti liela. Daļa no tās kompānijas pieder arī karaliskai ģimenei, un tā ka mēs varam vismaz saprast, ka kompānija ir nopietna, un tās personas, kuri stāv aiz šī projekta, ir arī diezgan nopietnas. Es domāju, ka tu vari patiesībā arī skatītājiem, klausītājiem izstāstīt, kāds sakars tad ir vietējiem investoriem ar šiem te ārvalstu investoriem. Jā, šeit mēs varam redzēt principā parastu modeli, un tas modelis ļoti bieži tiek realizēts. Piemēram, vienai personai ir kaut kas, piemēram, šajā gadījumā ir zeme, izcila vieta, jo principā es domāju, ka grūti atrast vēl tik skaistu zemes gabalu paša pilsētas centra, vēl kāda Eiropas galvaspilsēta, un kur ir tik nožēlojama stāvokli, nav attīstīta. Un tad viena persona, kurai pieder tas zemes gabals, piesaista naudu šajā variantā no Arabu Emirātiem un notiek tā attīstība. Jā, principā jau ir arī tā, ka ļoti daudzi šaubās par to, vai šīs te personas, kas ir no apvienotajiem Arābu Emirātiem, vai viņas ir reālas personas. Un es nepakautrējos izņemt no Lužsofta datus un paskatīties, kas tad ir, kuras personas stāv aiz šī te projektā Rīgā Waterfront. Un pēc Lužsofta datiem ļoti labi var redzēt, ka šī gada martā ir nodibināts SIA Rīgā Waterfront, un padomē ir vesels 5 personas. Ir Alabar, Mohamed Ali Rashid, tā ir tā persona, par kuru visu laiku arī tiek tā kā runāts. Tad ir ar tādu pašu līdzīgu nosaukumu arī, nevis nosaukumu, bet vārdu uzvārdu Alabars Rashids Mohameds Ali Rashid. Tā ir otrā persona no Arābu Emirātiem. Tad ir trešā persona, kura ir no Ēģiptes Arābu Republikas, Elkadī Mustafa. Kā pareizi? Mustafa. Elkadī Mustafa Monir Mustafa. Un tad ir vesels 2 personas no Latvijas, kuras pārstāv šī uzņēmuma padomi. Tas ir Esterkins Leonīts, kurš ir lielākais Rietumbankas akcionārs, un ir Edvards Šlesers, kurš ir Šleserā vecākais dēls, ja es pareizi atceros. Tā kā, principā, kāpēc es to visu arī pieminu? Tāpēc, kad, lai vienkārši cilvēki saprot, ka cilvēki, kas stāv aiz šī projekta, ir reāli, ir nodibināts uzņēmums, un ir jāsaprot, ka šīs te turīgās personas nebrauks uz Latviju un netaisīs kaut kādas tādas falšos gājienus, lai parādītu kaut kādus savus nodomus. Un ja mēs runājam par šo pašu SIA, tad galvenais patiesais labuma guvējs ir Alabars Mohameds Ali Rashid.
Tāpat arī vēl ir dalībnieku sarakstā veseli divi uzņēmumi. Tā ir, ko jau Aleksandrs pieminēja, Eagle Hills, kurš ir uzņēmums, kurš ir reģistrēts apvienotajos Arābu Emirātos, un SIA NI Holdings. Un šis uzņēmums ir interesants ar to, ka, paskatoties Lursofta datos, šeit patiesais labumu guvējs ir jau iepriekš pieminētais Leonīds Esterkins, un šī uzņēmuma pamatkapitāls ir 114 miljonu eiro apmērā. Un tā summa ir ļoti patiesībā iespaidīga un ievērības cienīga. Un viss tās summas arī tikai norāda uz to, ka visi tie nodomi, par kuriem tiek runāts, viņi ir vairāk nekā reāli. Tas nav tā, kā daudzi saka. Ka tas viss ir fars un mēs nezinām, kas tur būs. Jā. Vismaz sākums ir diezgan nopietns. Jā, un es domāju arī tās pašas personas, kas ir no Latvijas puses, es nedomāju, ka viņi atvērtu firmas ar šādiem lieliem pamatkapitāliem, lai piesaistītu it kā kaut kādus investorus. Varbūt tev ir kaut ko tu vari kaut ko... Jā, protams, vienīgais te presī ir izskanējuši dažādi viedokļi, ka Alabars ir tieši tas cilvēks, kurš vadīs to visu attīstību. Viņš ir diezgan zināma persona nekustamo īpašumu jomā. Un ka viņam nav tādas naudas, lai viņš varētu ieguldīt miljardu vai 2 vai 3 miljardus eiro šajā projektā. Bet te vienkārši tie cilvēki, kuri raksta par to, varbūt vienkārši nesaprot, kā notiek projekta attīstība. Jo, principā, ir kompānija, kura vada to visu procesu, un tā kompānija ienāk nauda. Vai viņi ienāk no blakus kompānijām, kuri investē, vai tas ir bankas aizdevums, vai tiešas investīcijas. Tur ir vairāki veidi. Bet faktiski ir kompānija, ja mēs teiksim parasta valda, piemēram, celtnieks. Un tas celtnieks viņš būvē, viņam dot naudu tas, kurš izdomāja to visu projektu. Vai, piemēram, kā šajā gadījumā ir cilvēki, kuram vīzija, kuri daudz ko realizējuši, un ir cilvēki, kuram ir nauda un kuri grib nopelnīt. Vai vienkārši to naudu saglabāt. Un, manuprāt, tik skaista vieta ieguldīt naudu ķieģeļus nav tā sliktākā ideja. Tāda valsti kā Latvija, kur tas nekustamo īpašuma cenas, teiksim, atklāti ir diezgan zemas un pie pozitīvā scenārija, es domāju, ka mūsu cenas var iet perspektīva, nezinu, cik ātri, bet praktiski tikai uz augšu. Jā, principā, ja mēs arī tā skatāmies, tad investīcijas šādā apjomā, principā, Latvijā ir pirmo reizi. Jā. Teiksim atklāti, ka mums ļoti slikti veicas ar investīciju piesaisti. Protams, tagad tā ir problēma visa reģiona, kopš sākas Krievijas-Ukrainas karš. Bet arī problēma ir tāda, ka mums jāatzīst, ka Latvija ir ļoti maza valsts. Un, ja, piemēram, kaut kur rietumvalstis jūs varat nopirkt, piemēram, rūpnīcu, un tur tas apjoms, ko jūs varat investēt, ir liels, tur ir miljardi. Tad pie mums, principā, kaut kāds fonds kā BlackRock, viņi vienkārši nevar atnākt, tāpēc, ka te nav ko pirkt par tādu naudu. Un viņam administrēšana izmaksā dārgi, viņi nevar tur nopirkt kaut kādu tur māju pa 50 miljoniem, viņam tas nedara, jo tas ir pamās. Un šeit tieši tas variants, ka var ieguldīt naudu diezgan pieklīga apjomu, un ja tāda veida, ka tas ir liels apjoms, tas arī varētu būt interesanti investoriem. Jā, vēl vairāk ņemot vērā to, ka ir šādā apjomā tās investīcijas, ļoti pārsteidz tas fakts, ka pēc prezentācijas, kurā notika pagājušā mēneša beigās, izskanēja ārkārtīgi daudz absurdas lietas arī no Rīgas domas puses par to, ka Rīgas doma plāno atsaukt memorandu, kurš ir noslēgts ar šiem te investoriem par to, ka, nevis par to, ka, bet dēļ tā, ka prezentācijas ietvaros nebija saskaņoti maketi. Nevis maketi, jā, tur bija 3 lietas īstenībā. Bija izkārtnes starp puķiem,
kura nebija saskaņota. Plus bija izlikti 2 vai 3 vai 4, tagad precīzi karodziņi ar uzrakstiem. Tos karogus arī vajadzēja saskaņot, tas, protams, ir drausmīgi. Un galvenā pretenzija, ka prezentācijas laikā bija parādīts maķets, un tā maķete blīvums bija tāds, blīvums, lai cilvēki saprastu, kas bija pārāk tuvu viena pie otras, tur bija varbūt ne tik liela tā zaļa zona, kādai tai vajadzētu būt, un līdz ar to tas ir ļoti slikti un vajadzētu to memorandu pārtraukt. Bet, protams, te jārunā arī par absurdu, jo, piemēram, var taču piestādīt sodu par to, ka kaut kas nesaskaņots. Mēs neatbalstam to, ka pilsētas vide parādās kaut kādas nesaskaņotas izkārtnes vēl kaut kas, ja? Bet šeit runājot par dažiem simtiem eiro. Ja? Un kad mēs runājam par tik lielu projektu, man liekas, ka pilsētai jāsaprot, ka tomēr tur jāsaprot. Galvenais jau, ka tā soda naudas, kas ir juridiskai personai par nesaskaņotu vides reklāmas izvietošanu, viņi tur maksimums sastāda 2900 eiro, ja es pareizi atceros, sākot no 700 līdz 2900. Un ņemot vērā to, ka mums vispār pirmo reizi Latvijā ir šāds investīcija apjoms, un Rīgas doma tagad plāno atsaukt memorandu tikai dēļ šādas sīkas nianses. Manuprāt, tas ir tāds baigais absurds. Tas dīvaini. Pat ja mēs runājam par investīciju 10 miljonu, tāpat par to kargu un par to blīvumu, mēs visi zinām, ka attīstot kaut ko Latviju, it īpaši Rīga, mēs paši esam renovējuši, kas būvējuši. Ir tāda iestāde, kā Rīgas būvvalde, vai, kā tagad sauc, Rīgas attīstības departaments, ja? Un tu vari uzbūvēt lielu māju, bet tev būs aile, kura atšķirsies uz 10 centimetriem, un tu visu eku nevarēsi nodot eksploatāciju, un tas var notikt gadu, 2, 3 gadus. Un, teiksim atklāti, ja tur tik daudz prasības, un tā iestāde piekasās pie jebkādas sīkuma, un domāt par to, ka kāds var uzbūvēt kaut kādas mājas, ne tā, kā vajag, tā ir vienkārši prezentācija, tas ir vienkārši makets. Tur varētu salikt, piemēram, smurfus, ka viņi tur staiga, bet mēs nevarētu tagad teikt, ka, kur ir kaut kādi dokumenti, ka viņiem būs vīzas, ka viņi iebrauks Latviju, un mēs nevaram to projektu attīstīt. Tas, man liekas, ir tiešām izklausās diezgan absurdi. Jā, šeit runa iet par to, ka mēs paši, mūsu uzņēmums nodarbojās ar investīciju attīstīšanu, un mēs paši saskaramies ikdienā ar būvvaldes dažādām prasībām, un nebūs noteikti nekā tam līdzīga, kā cilvēki iedomājās, ka tagad šie investori ņems, būvēs kaut ko pēc saviem ieskatiem, un tas neatbildīs kaut kādiem normatīviem aktiem vai būvvaldes prasībām. Nebūs nekā tam līdzīga, tāpēc vienkārši vajag atmest. Jo tagad jau pat publiskai telpa notiek diskusija, vai var kaut ko tādu būvēt, kā tur cilvēki staigas, tur taču vajag vairāk zaļas zonas, un kāds no valsts iestādēm vēl atbild, ka uzņēmēji var darīt visu, ko viņi grib, sava teritorijā. Un diskusija turpinās, bet tas taču ir smieklīgi, ka neko tu nevari darīt sava teritorija. Tev jāpļauj zāli, tev pateiks, kādas krāsas tu vari krāsot māju, un ņemot vērā to, ka tas ir centrs, tur būs ļoti striktas prasības. Turpat tu nevienu soliņu nevarēsi uzlikt bez saskaņojuma. Līdz ar to, protams, visam skaidrs, ka tam maķetam ir pilnīgi vienkārši, tas ir reklāmas objekts. Tieši tā. Vienkārši, lai cilvēki saprast, kāds apmēram izskatīsies šis projekts, tas arī ir viss. Tam maketam jau nav nekāds juridiskais spēks. Es tev uzdošu vesels 10 jautājumus, un tev brīvā formā ir jāatbild. Tev ir jāiekļaujās 3 minūtēs. Kā tev liekas, kurā gadā tiks pabeigts Waterfront? Es domāju, ka Waterfronts tika pabeigts labi, pēc 15 gadiem. Okay. Ja tev šim projektam būtu jāpiešķir kāds talismans, kas tas būtu? Tā būtu kaut kāda zivs. Daugava zivs. Es nezinu, vai tas būtu lasis vai karusa, bet varbūt ronis. Okay. Ja tev būtu pieeja 3 miljārdu eiro investīcijām, ko tu darītu ar šīm investīcijām? Es noteikti tos atstātu Latvijā un attīstītu mūsu valsti. Tev kaut kāda baigi nopietnās atbildes. Tā, varēja pateikt, ka tu iztērēsi. Aizbraukt prom, aizmuktu. Tā.
Kādai būtu jābūt atklāšanas ballītei, kad tiks nodot eksploatācijā pirmais uzbūvētais kvartāls? Es domāju, ka tā atklāšanas ballītei jābūt diezgan nelielai, tāpēc, ka tas ir tikai sākums tam mežonīgi lielam projektam. Visu tu jau noroc, visu projektu. Tā. Vai tu nopirksi sievai dzīvokli šajā projektā, ja viņa palūgtu? Nu, ja viņa uzvestos labi un tiešām būtu nopelnījusi. Es domāju, ka es esmu nopelnījusi. Noteikti. Īpaši pēc šī podkāsta. Noteikti. Penthausa pirmā līnija. Jo cenas tur diezgan adekvātas un pieņemamas. Jā. Okay. Ja tev piedāvāt iegādāties dzīvokli šajā projektā ar 50% atlaidi, jo dzīvoklī mitinātos poltergeists, tu tādu pirktu? Protams. Jo par to, ka ir poltergeists vai citas lietas, zinātniski tas vēl nav pierādīts un es pirktu. Okay. Ja tu dzīvot šajā projektā, kurš būtu tavs sapņu slavenību kaimiņš? Droši vien kāds rakstnieks, kurš sēž mājās un klusi raksta. Noteikti tas nebūtu kaut kāda rokzvaigzne. Dzīvot, ja? Okay. Ja Waterfront būtu savs slepenais klubs, kas tas būtu par klubu? Es domāju, tas būtu kaut kāds džentlmeņa klubs. Jo tagad Andreja sala atrodas Akvalūna, kur pulcēs smukas meitenes, kas mēģina varbūt kaut kā atrisināt savas personiskas problēmas. Un es domāju, ka tev liekas, ka tās meitenes... Mēs varam kaut ko to garu varbūt un kaut kā džentlmeņa klubu, kur var to atnākt kaut kādas varbūt meitenes, bet tā, lai tas viss būtu zolīt, kaut kas tāds. Tā. Tu arī būtu šajā klubā? Ja dzīvoklis būtu blakus. Jā. Okay. Labi, mēs vakarā parunāsim par to. Okay. Tā. Kādu jaktu un cik lielu tu labprāt pietavotu jaktas piestātnē šajā projektā? Tu domā, manu personu? Nē, jebkuru savu citu nav svarīgi. Kādu jaktu tu redzētu? Es redzu, principā, mums pašam ir laiva un Rīgā tagad atkal arvien vairāk parādās diezgan pat smukas un lielas laivas. Tā kā man grūti nosaukt modeli, bet tas būtu kaut kas kārtas. Es tā saprotu, ka lielu, ja? Jā. Okay. Pēdējais 10. jautājums ir, ko tu novēli attīstītājiem? Attīstītājiem es novēlu, lai viņi varētu cīnīties ar negatīviem komentāriem, kas ir mūsu sabiedrība. Tas ir parasti, tāpēc, ka mums ir ļoti tradicionāla sabiedrība un cilvēki ļoti pretojas pārmaiņām. Un lai viņi varētu uzvarēt mūsu bankas, jo ar tiem tiešām ir ļoti grūti strādāt, lai viņi varētu visu apmaksāt, celtniekus, arhitektus un lai nebūtu problēmas. Un arī, bet galvenais novēlējums, lai viņi varētu sadarboties ar Rīgas pilsētu, ar mūsu būvvaldi, jo tas ir vislielākais izaicinājums, ko es redzu visā šajā projektā. Okay. Es domāju, ka mēs varam pieķerties klāt jau nākamajam jautājumam par šiem te negatīvajiem rakstiem, kur tika izteikti minējumi, ka mūsu vietējie pircēji nespējas iegādāties šajā projektā īpašumus. Tad varbūt tu vari pastāstīt, kādā cenu kategorijā būs īpašumi un vai tiešām pircēji būs no Latvijas vai arī būs jāpiesaist pircēji no ārvalstīm? Protams, ja mēs runājam par cenām, tad cenas vismaz tās cenas, ko tagad sludina attīstītājs, ir, manuprāt, ļoti pieņemamas. Ja, principā, tagad jau Rīgas Nomalis jauni projekti maksā tuvu pie 3000 eiro kvadratmetra, tad šeit viņi pozicionē 3700. Līdz 5000 eiro kvadrātmetrā. Jā, saku no 3700, bet tā ir tiešām ļoti dedikāta cena. Tur ir diezgan sarežģīta celtniecība pie upes. Principā tas ir arī elitērais segments. Tas jau jā, nav tas tā, ir klusais centrs pie upes. Jā. Tā kā principā Latvijā noteikti būs cilvēki, kuri varas atļauties tādus īpašumus, bet, ja mēs runājam, protams, par to apjomu, tad, jā, mūsu tirgus nevarēs. Tā var teikt, apēst to visu pat 10 gadu laikā, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet mēs varam salīdzināt to situāciju, vai kāds pirks pie mums Rolls Royce. Bet ja mums nav, piemēram, Rolls Royce
Dileru centrs, tad skaidrs, ka mēs nevaram neko pateikt. Mēs varam teikt, pie mums pērk tikai piemēram, Renault automašīnas un neviens nepērk Rolls-Royce. Bet, kad atver Rolls-Royce veikalu, tad izrādās, ka ir cilvēki, kas pērk, un pat, kā mēs redzam, pat no Skandināvu valstīm pie mums, piemēram, brauc un pērk, piemēram, Bentley šeit. Līdz ar to, protams, tas projekts pārsvarā ir tendences un domāts priekš tiem cilvēkiem, kuri atbrauks no citām valstīm, nopirks šeit dzīvokli, un varbūt viņi to dzīvokli arī izērēs, jo tomēr attīstība kaut arī lēni, bet notiek brauc ārzemju speciālisti un domāt, ka neviens pie mums nenopirks tos dzīvokļus, arī tā, jo tās cenas, salīdzinājumā ar dažām citām valstīm, tiešām ir nelielas. Un, ja, piemēram, Latvijā tur dzīvokļus 300 vai 400 tūkstoši ir tiešām dārgs īpašums, tad, mums nevajag tur skatīties uz Monako, bet, ja mēs paņemsim tagad pat Vāciju, tas nav nekas tāds īpašs. Jā, vienā raidījumā izskanēja tāds ļoti negatīvs komentārs par to, ka uz doto mirkli ir ļoti mazs darījumu skaits mēnesī ar elitāro segmentu. Jā, ļoti maz. Bet es arī gribētu vērst uzmanību uz to, ka uz doto mirklī tirgus pats kā tāds ir nedaudz tāds stagnējošs. Viņš tikai tagad sāk arī, kā lai saka, attīstīties, un tam ir daudz un dažādi faktori. Arī zemais kreditēšanas līmenis, plus arī augstās kredīta procentu likmes. Un, tas viss ir mainīgs, tas viss kaut kādā mirklī mainīsies, un tas darījuma skaits, kas ir uz doto mirkli, viņš tiešām ir katastrofāli mazs, bet skatāmies uz nākotnē, teiksim tā, jo tāpēc, kad pēc gada, 2, 3, nebūs tik zems tas darījuma skaits, un ir skaidrs, ka arī vietējie vēlēsies iegādāties elitāro segmentu. Šeit es vēl gribu piebilst. Protams, tie cilvēkiem, kuri apšaubā, ka vietējais tirgus varēst apēst tik daudz tos dzīvokļus, protams, jā, viņiem ir taisnība, jā, bet šeit attīstītājs, es nezinu, vai viņi to realizēs vai ne, bet cerams, ka jā. Viņam ir, piemēram, tādi momenti, piemēram, kā International School. Ja mēs varam, piemēram, paskatīties, kas notiek Piņķos, piemēram, Piņķos ir International School. Tur brauc ārzemju speciālisti, pasniedzēji. Tur brauc ārzemnieki, kuri dod savus bērnus tur mācīties. Pateicoties International School, tā visa teritorija ir diezgan attīstījusies. Tur nevis tā attīstījusies, kā visi grib dzīvot Piņķos. Piņķi varbūt ir skaista vieta, bet Latvija ir ļoti daudz skaistu vietu. Bet tieši Piņķos ir tādas cenas un tādas mājas, tāpēc, ka tur ir International School, teiksim atklāti. Un, ja, piemēram, šeit būtu International School, tas arī būtu vēl papildus faktors, kas veicinātu to dzīvokļu pārdošanu. Kā tev pašam liekas, no kurām valstīm varētu tikt piesaistīti pircēji kā tāda papildus mūsu vietējiem pircējiem? Es domāju, ka visdrīzāk no trešām pasaules valstīm. Tā varētu būt Ķīna, Indija, varbūt tas pašas Arabu valstis. Es domāju, patiesībā, ka varētu būt arī... Nevērtēt cilvēkus no Skandināvijas. Jo vienu brīdi, tur gadus 20 atpakaļ, viņi principā diezgan aktīvi pie mums pirka dzīvokļus, jo te bija skaistas meitenes, lēti, un tie dzīvokļi nemaksāja dārgi, tā kā principā tas arī varētu būt. Bet es arī domāju, ka patiesībā arī no Eiropas varētu būt kaut kāds neliels procents šo te pircēju, tāpēc, kad šāda līmeņa projekts par tādu cenu, es nezinu, Eiropā, kur var nopirkt cenu kategorijā no 4 līdz 5 tūkstošiem. Jo tagad mums grūti diskutēt par to, ka neviens nepirks, tāpēc, ka vienkārši mēs neko tādu nepiedāvājam. Un ja mēs tādu preci netirgojam, tad mums diezgan grūti saprast, kāds varētu būt pieprasījums pēc tādas preces. Protams, viena no tādām lielākām, skaļākām tēmām ir arī par to, ka mūsu visu zināmais Šleser kungs mēģina atdzīvināt jau sen nomirušo termiņu uzturēšanās atļaujas programmu, kurai pateicoties 10. gadā iebrauca ārkārtīgi liels daudzums investoru. Pārsvarā tās bija no valstīm, tādas valsts kā SNG valstis, tāda kā Krievija, Ukraina, bija arī tālākas valstis. Bet tagad tas minējums ir tāds, ka patiesībā visiem liekas, ka no šīm valstīm atkal varētu sākt braukt investori, pirkt īpašumus un tiks, kā lai saka, nopārdotas šīs te
termiņu uzturēšanās atļaujas Krievijas pārstāvjiem. Bet šeit es vēlētos pieminēt, ka jau kopš kura gada? 2022. Gada 1. septembra Krievijas pilsoņiem nav iespējams vispār nokārtot Krievijas un Baltkrievijas. Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, jā. Tāpēc šeit tiek izslēgts tāds moments, ka pircēji varētu būt no Krievijas valstīm. Un kāpēc ir sacelta tāda ažiotāža, man pilnīgi tas vispār nav saprotams. Un arī tie pircēji, kuri ir pat atbraukuši no citām valstīm, es teikšu godīgi, es pati palīdzu jau kopš 2010. gadā, kad ir atvērta šī programma, es palīdzu investoriem kārtot termiņu uzturēšanās atļaujas, un es redzu, cik sarežģīti katru gadu paliek arvien vairāk noformēt tās termiņu uzturēšanās atļaujas. Un ja kāds saka, ka ieplūdīs Latvijā kaut kāda netīrā nauda, es neko tādu neredzu. Es neredzu pamatu šādai trauksmei dēļ tā iemesla, ka pirmām kārtām ir jābūt oficiāliem pārskaitījumiem, ir jāpierāda naudas legalitāte. Tur tiek pieprasīti tik ārkārtīgi liels dokumentu daudzums no dažādām valsts institūcijām, arī no investoru rezidents valsts institūcijām, un tāpēc es vienkārši nesaprotu, kāpēc cilvēki runā par kaut kādām netīrām naudām. Tas ir absurds vienkārši. Kā es jau pieminēju, mēs esam pirmā vieta pasaulē, attiecībā uz meklēšanu, kā meklēt vajag netīru naudu. Bet, principā, vienīgais mums neveicas ar to, un vairāki pār sevi jau to apliecināja, ka rezultātu nav, bet mēs cenšamies. Jo, piemēram, kā piemērs, varbūt to arī zina, mums nesen bija viens investors no Norvēģijas, un kad viņš gribēja pārskaitīt naudu uz Latviju, lai investētu, viņš aizgāja pie sava banķiera, un tas banķieris bija šausmas. Viņš teica, atkal Latvija, kāpēc Latvija? Ir tik daudz pasaules valsts, tūlīt būs tie jautājumi, tūlīt būs tie papīri. Ak, Dievs, ak, Dievs. Tas vienkārši tas ir tikai viens no vairākiem piemēriem. Un tas parāda, kādi mēs esam. Tā kā runājot par to netīru naudu, es vēl gribētu pieminēt, piemēram, ir tāds žurnāls ļoti populārs, es domāju, kurš viņu zina. Un nesen tur iznāca tāds raksts, ka viņš saucas Brāļi Kremlini, un uzrakstīja žurnālists Aivars Ozoliņš, arī diezgan pazīstams. Un raksts ir ļoti negatīvs, un visu laiku tur tiek runāts par to, ka noteikti, protams, tagad pie mums ienāks tā netīra nauda no Krievijas, protams, un tad būs te Krievu naudas mazgatuve. Turpat mūsu mērs Ķirsis bija nosaukts tur Lempis un kā viņš to var pieļaut. Bet, protams, es saprotu, ka cilvēki varbūt par to satraucas, bet tomēr Krievijas ekonomika ir tikai 2% no pasaules ekonomikas. Un ja naudu var atmazgāt vairākas vietas, kāpēc naudu jāmazgā tur, kur tas ir visgrūtāk? To es gan nevaru saprast. Un tur bija rakstīts arī tā, ka Dubaja ir liela pilsēta, kur ļoti daudz dzīvo, piemēram, gangsteri un vēl sliktas personas. Vai tieši mēs gribam būt kā Dubaja? Nē, protams, ja mēs tā runāsim, mēs nevar gribam būt tādi kā Ņujorka, jo tur arī ir bandīti un varbūt tur ir kaut kādi slikti cilvēki un netīra nauda noteikti arī. Ja? Vajag, protams, ar to cīnīties, bet mēs nevaram pilnīgi izslēgt visus riskus. Ja? Bet, ja mēs gribam attīstīties, mums kaut kas jādara. Un tādi argumenti sabiedrība, ka labāk, lai nekas nenotiek, notiek kaut kas, manuprāt, arī viņi var novest ne tur, kur vajadzētu. Es domāju, ka to žurnālistu mēs varam uzaicināt kādu mēnesi pastrādāt mūsu uzņēmumā, jo mums ir jāveic ikdienā daudz un dažādi maksājumi arī klientu vārdā, un mēs redzam vienkārši, cik banka skrupulozi katram pārskaitījumam pieiet. Mums ir jāiesniedz vesela kaudze dažādu dokumentu, lai pierādītu gan naudas izcelsmi, legalitāti un visu citu pārējo. Es domāju, ka viņš varētu ļoti ātri mainīt visas savas domas par to, ka varētu ieplūst netīrās naudas. Jo ļoti bieži tie cilvēki, kuri stāsta par naudas atmazgāšanu, viņi nav tas joma speciālisti. Protams, ja atnāk liela nauda, tu līdz galam nekad nezini, kas ir beigu beneficārs, jo viens var aizdot otram un tā. Bet principā visa nauda pasaulē ir kaut kas saistīta. Tur ir gan tīra, gan netīra nauda. Nevajag pieļaut, lai atklātā veidā atnāk kaut kāda nauda, jo mēs atbalstam sankcijas, mēs negribam, lai pie mums kaut kāda mafija tur atmazgā narkotiku naudu. Bet principā izslēgt to pilnīgi nav iespējams, jo visa nauda pasaulē ir saistīta.
Līdz ar to var vienkārši neko nedarīt, tad būsi pasargāts uz 100%. Bet jebkurā gadījumā mums taču ir Latvijā tāda institūcija kā drošības dienests, ja, un ja kādam ir kaut kur Finanšu uzlūkdienests, jā. Tā kā es pat esmu saukt uz šīm te institūcijām, tikai tāpēc, ka es strādāju ar nerezidentiem, un principā, viņi izpilda visu savu funkciju diezgan labi. Uz Riga Waterfront, principā, visas drošības iestādes izteica savu viedokli, ka viņi tur uz doto brīdi viņi neredz tur nekādus riskus vai tur būtu kaut kādas problēmas. Līdz ar to vienkārši rakstīt tādus rakstus, ka noteikti tur būs tā un tā. Es nezinu, varbūt tās kungs vienkārši ir daudz vairāk informācijas nekā mūsu atbildīgi dienesti. Protams, ka šeit būs visticamāk arī tāds scenārijs, ka ļoti daudz pilsoņi no trešajām valstīm centīsies iegādāties Latvijā nekustamo īpašumu apmaiņā pret termiņu uzturēšanās atļauju. Bet Latvijā mums darījumi virs 250 000 eiro. Tas ir tas slieksnis, no kura tiek piešķirta termiņu uzturēšanās atļauja. Principā mums darījumi ir ļoti mazi, un tas skaitās vispār tik ārkārtīgi dārgs un ekskluzīvs segments, ka vietējie principā nevar atļauties nopirkt. Tie darījumi ar vietējiem iedzīvotājiem ir ļoti mazs cipars. Un, visticamāk, pilsoņi no trešajām valstīm brauks, investēs šajā nekustamajā īpašumā, bet visticamāk viņi arī šeit neuzturēsies, jo visdrīzāk viņi saņems šo termiņu uzturēšanās atļauju kā biļeti uz citām Eiropas valstīm. Un, manuprāt, tajā nav nekas tāds dramatisks, jo šādā veidā tirgo termiņu uzturēšanās atļaujas. Šeit es varu arī nedaudz nepiekrist. Es domāju, ka daļa tomēr te paliks, jo Latvija ir skaista valsts. It īpaši, piemēram, kad Arabu valstis ir karsta vasara, tad šeit uzturēties ir ļoti forši. Un, principā, tas nebūtu sliktākais variants. Ja miljonāri atbrauktu pie mums, viņi te tērētu naudu, un viņi atbalstītu vietoju darba tirgu, varbūt viņi vēl investētu kaut kur. Parasti tā arī notiek. Mēs redzam, ka bija ar uzturēšanām, ka cilvēki atbrauc, un tad viņi mēģina te vēl kādu biznesu attīstīt. Protams, viņiem ļoti bieži nebija ļauts to darīt, bet, principā, viņi gribēja. Tā kā tas nebūtu slikti. Es domāju, tas ir labāk nekā pie mums brauktu vienkārši migranti, kuri sēdētu uz pabalstiem. Vienīgais, es domāju, ka te varētu būt diezgan liela interese arī no tiem pašiem Arābu Emirātiem, no tās puses, bet es domāju, ka paskatoties, cik attīstīts viss viņiem ir tajā valstī, es domāju, ka viņiem Latvija tā būtu tāda maza skaistā mazpilsēta, viņiem nebūtu īsti riktīgi, kur izpausties ar saviem finanšu līdzekļiem, bet, tāpat kā mēs nevaram. Aizbraukt uz Kuldīgu, tur var nedēļu pasadēt, bet Kuldīga ir skaista. Bet forša vieta, jā. Es domāju, ka mēs tā īsumā esam, teiksim tā, apgaismojuši nedaudz jūs par to, kas tad ir šis projekts, un ka, mūsu ieskatā nav nekāds tāds ārkārtīgi liels satraukums par šī projekta realizāciju Latvijā. Un tas ir tikai un vienīgi apsveicam, ka Latvijā ieplūdīs šādas te investīcijas. Un es domāju, ka jebkura mūsu kaimiņu valsts tikai un vienīgi mūs par to apskaudīs. Protams. Un es domāju, ka ne tikai Latvijas presa par to rakstīs, ka tad, kad nodos eksploatācijā pirmās kārtas to būvniecību, bet par to rakstīs arī viss mūsu kaimiņu valstis, jo, tas ir tiešām tāds redz gadījums, kad kāda valsts tiek pie tāda liela investora. Tā kā satraukumam nav pamats mūsu ieskatā. Galvenais, lai tas projekts tiešām tiktu realizēts un tiktu arī novadīts līdz beigām tādā apjomā, kā tas ir paredzēts. Un, tas arī ir šodien viss. Un, ja jums ir kaut kādi komentāri, jūs droši varat rakstīt, centīsimies jums atbildēt. Un, ja jums liekas šis podcasts interesants, tad pierakstieties un sekojiet līdzi arī citām ziņām, kuras ir par un ap nekustamo īpašumu.